Hello, hello! Esmu bērnu dārzā Talsos Pīlādzītis. Šajā bērnu dārzā, ķipa bērnu dārzā, ja? Arī es gāju, man piespiediet, ja? Atveda, nolika priekšā audzinātājām, auklītēm, urodiem cilvēkiem, kuriem nes kāpēc bija iedotas tiesības mani un arī citus bērnus ķipa audzināt. Un kas uztaisīts tādā veidā, lai audzinātu vergus. Tātad vergus. Tādiem cilvēkiem, kā tās audzinātājs un auklīts, un arī tagad, protams, tādas ir, kurām tas tiesības vēl joprojām dod to darīt, ja? Audzināt. Un kas notiekās? Notiekās tas, ka tādas auklītes, kuras neieredz savas dzīves, ja? Viņam pašam dzīve nav izdevusies, vīrs alkoholiķis vai kas, viņi neieredz to dzīvi, viņi tāda atnāk uz ķipa uz darbu, ja? Un audzina jūsu bērnus. Ja? Arī, protams, es savējo vedu un tā tālāk. Bet, ja mēs tā padomājam, bērna tātad zemapziņa attīstās līdz 5 gadu vecumam, plus mīnus 2 gadu. Tas atkarīgs no individuāla pasākuma, ja? No individuāla bērniņa katra, kurš ir, un tātad, jā, un sanāk šis īstais laiks, ja, tas bērniņš aug tajā laikā, tas urod šitās audzinātājs, bāž iekšā mūsu bērniem informāciju nepareizi, nevajadzīgi. Ja? Tātad, tu tad nesēdēs, tu tad neēdīs, ēdīs šitā, darīs šitā, ies kā lobariņš, sasiet virvītē pa ielu kaut kur, ja? Karočam, audzina tādu, lai būtu verdzībā. Tādā veidā. Ko var darīt? Audzināt, iespējams, pašiem privātos bērndārus izvēlēties, kur ir audzinātais tomēr tādas, kas nav, kurš neienīst dzīvu, teiksim tā, jā. Protams, pašiem vecākiem domāt par to, ko sakam, ko daram saviem bērniem un tādā veidā. Tāda faktiski, ja jebkur bērniņi var izaudzināt par ģēniju, maziņu, ļaujot attīstīties viņam, ļaujot iet darīt visu, ko vajag un tā tālāk. Tas viss ir iespējams, tas viss ir dabūnams gatavs. Tātad skatāmies, kur audzinam savus bērnus. Jo pēc tam to var salabot, to visu var tātad arī ārstēt, bet tas ir ilgs process un ir jāārstējās. Tā kā tādā veidā. Labi, draugi. Līdz kādam nākamam videošikam.